Sacensības Vācijā beigušās un noteikti neveiksmīgākās mums. Pusfinālā ideāls starts beidzot no 3. rindas ārmalas un izdarīju visu, lai būtu 3. 2. taisnē pirms 3. līkuma. Un tad sākās ekšens. Agresīvi spiedos iekšmalā, lai nesaudētu pozīciju. Hansens sāka griezties priekšā un neredzot trasi, viņš nobrauca malā un es ieskrēju riepās, kā rezultātā priekšā kreisā puses salūza un uzreiz apgriezos. Un pēc tam turpinājumā varat redzēt arī mīksta riepa. Un, tā īsumā mums arī gāja, bet prieks par to, ka spējām saglabāt ātrumu un automašīnas tiešām tika skrūvētas diezgan daudz, lai mēs tur būtu, lai Matijas Ekstrāms būtu tur, kur ir. Un, ar pozitīvu skatu nākotnē. Nākamnedēļ sacensības Beļģijā. Cerēsim, ka vairāk nekas tāds nenotiks. Kā šodien redzējām, tad man bija, varētu saukt par viņu neveiksmēm. Tomasam Heikinenam, komandas biedram, atkal veiksmīgi. Viņš iekļuva finālā un mēs zinām, ka pusfināla braucienos viss var notikt un jācīnās līdz galam. Tā kā sveiciens vēlreiz visai komandai. Paldies mehāniķiem par ieguldīto lielo darbu un ejam tālāk. Viss kļūst iespējams. Lat Telekom.